Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteļi piedāvā kino raidījums Stop kadrs. Kino, jaunumi, scenārijs, konkursi un balvas, aktualitātes, aktieri, režisori, eksperti, raidījuma viesi. Katru svētdienu no 11. līdz 12. ar atkārtojumu otrdienās 19. Capital FM ēterā kino raidījums Stop kadrs. Не жди меня, но знай, что я с тобой. Зимой всегда я ухожу, но я вернусь весной. И кто-то в грудь втыкает нож, вот так болит сердце. Kino raidījums Stop kadrs. Hei, sveiciens! Kārtējais kino raidījums Stop kadrs un Capital FM studijā Ilze Kļaviņa, Diana Saule un īpašais raidījuma viesis, ko mēs atklāsim jau pavisam drīz, bet šobrīd adventas noskaņās, Ziemassvētku noskaņās un, protams, kino noskaņās. Eksperts studijā! Nu ko, kas tad ir mūsu šī raidījuma viesis, Ilze? Mūsu Ziemassvētku raidījuma viesis ir publiska persona. Sāksim iepazīstināt ar intrigu, jo dziedātājs. Jau dzimums arī skaidrs. Nu, vārds sakot, Andris Kivičs ir mūsu studijā. Andri, sveiciens! Paldies, ka esi. Sveicināt, un arī kino eksperts tagad jau. Kino eksperts jau arī, jā. Lieliski. Bet, protams, jo visi, kas mums ir ciemos, tie gribot vai negribot, apzināti vai neapzināti kļūst par ekspertiem. Nu ko, bet Andri, tātad mēs parasti arī tā vispārīgi mums vajag iepazīties. Tas nekas, ka mēs tevi pazīstam, citi tevi varbūt nepazīst. Andri, kāds ir tavs attiecības ar kino? Ko tev nozīmē? Ko Andrim Kivičam nozīmē kino? Nu, man tomēr jāatzīstās, ka es nemeklēju kino dziļumu, man nepatīk drāmas un kaut kādas bēdīgās filmas. Man patīk tomēr kino kā izklaide, ja? Nu, tāpēc arī mans mīļākās filmas tādas. Es kino uztveru kā ļoti labu laiku pavadīšanas veidu, neseklu, ja? Bet man tomēr patīk, ka filmā kaut kas notiek un kad uzreiz ir skaidrs, kas ir kas. Un līdz ar to man tādi šausmīgi garie ievadi ar kostīmu filmas, teiksim, kaut kāds tāds galīgi nav manējās. Labi, ķeramies pie lietas, proti tavu mīļāko filmu top 3. Nu, man mīļākā filma top 1 vietu jau ilgus gadus ieņem Forests Gumps, pilnīgi noteikti. Tieši vakar par to arī domāju. Man prasīja, jā, par drāmām, un tad es tā arī pēc tam domāju, lūk, jā, ļoti labi. Mums ir bijusi šī filma arī sapņos. Es saskatu, tajā galvenā varonī kaut kur drusciņi arī sevi, ja, jo es arī, kad tagad ienācu Latvijas šovbiznesā, arī tā neko nesapratu kaut kā, bet man kaut kā tā intuitīvi viss sanāca. Tāpēc, kā viņam nejauši viņš tur kļūst par Apple izgudrotāju, nejauši viņš tur izdomā to smaidiņu, vai ne? Tad viņš, vienās kaut visu, ko viņš dara tajā savā naivumā bez aizspriedumiem, tas viņam arī sanāk. Man ļoti patīk Vanilla Sky filma. Jā. Un trešajā vietā es liktu droši sirdi Mel Gibsonu. Cik tas smieklīgi varbūt arī nebūtu, bet man piemēram tā filma ļoti patika. Man vispār patīk tās filmas. Daudz radioklausītāji padomās, ka esmu ļoti aprobežots, jā. Bet man patīk, kad sākumā ir skaidrs, kurš ir ļaunais, un tad viņam atriebjās. Man patīk šitie. Man patīk, kad ir actions, un kad ir notikumi, un kad ir skaidrs, labais, ļaunais. Davids Stathams man ļoti patīk arī mūžam nopietno seju. Viņš vienmēr zina, uz kurien viņš iet un ko viņš dara un tā. Man ir līdzīgi tā kā mūzikas producentiem, kad viņi klausās dziesmu, ir svarīgs tās pirmās 25 sekundes, ja? Tāpēc man arī filmē, man ir uzreiz jābūt interesantai viņai, uzreiz, lai viņam piesaist, uzreiz. Es neesmu gatavs gaidīt 25-30 minūtes, kamēr kaut kas tā kā skaidrs. Cik bieži tu apmeklē kinoteātrus? Nu, es kādu reizi mēnesī apmēram. Pēdējais, uz ko esi bijis? Pēdējais, uz ko es esmu bijis, uz ko mēs bijām? Ko viņi saka? Tu pagaidām neko nesaka, tur domā. Bija kaut kāda šausmu māja, bija filma tāda. Kaut kāda šausmena, patīk, jā? Nē, bija tāda, ka viens vīrietis, viņš no psihiatriskās slimnīcas atgriežās mājās,
Un īstenībā viņš pats ir nogalinājis savu sievu un bērnus. Pagaid, tas nebija ar to Leonardo DiCaprio? Nē, tas bija ar pēdējo James Bondu. Kas tas pēdējo James Bondu? Kad Daniels Kreigs. Jā, un viņš to, tagad es īpaši pakalpojumu izdaru tiem, kas vēl nav bijuši filmā Šausmu māju, bet viņš sakot, pats nogalināja to sievu un bērnus un bija viens, sakot, psihiatriskajā slimnīcā. Un viņi izlaid no tās psihiatriskās slimnīcas mājās, viņš atgriezās mājās, un viņam rādās, ka tā sieva un bērni no tur ir. Un to mēs uzzinām tikai filmas beigās. Viņš laika ar to sievu runā un ar tiem bērniem konceptu īstenībā viņš ir viensnī telpā un tur tām rokām vicinās un runā ar tukšumu reāli. Ja? Un tā bija tāda interesanta filmas, kad bija. Kino raidījums Stop kadrs. Es negribu uz eķēru turēt. Viņš tā baigo panika. Tur jau galīgi arī tagad tā kaut kā tā. Labi, sākam. Labi, viss raidījums. Nevis es parunātu. Ilza, kā man tas tur? Mīļie klausītāji. Pasaka ētrā, ka man tikko atnāca īziņa. Viss, lai tagad Latvijas pateikt. Sākam. Davai. Capital FM. Sveiciens kino raidījumā Stop kadrs. Mūsu šī raidījuma viesis mūzikas Andris Kivičs. Tikko arī, es nezinu kā jūs, bet es ļoti veldzējos tajos Ziemassvētku ritmos. Kā ir ar jums, kā ir ar filmām? Tieši arī filma mums šajā nedēļā izvēlēta ļoti romantiskā Ziemassvētku noskaņojumā. Daudz varbūt arī zina, ka es meloju, bet to mēs noskaidrosim pēc tam. Tagad turpinām ar Andra mīļākajām filmām. Kāds ir tavs varbūt stāsts par kādām Ziemassvētku noskaņām? Varbūt ir kādas filmas, tur Vanilla Sky minēja. Skaties Ziemassvētkos vai jaunajā gadā kaut kas tāds, kas ar šo laiku asociējas varbūt tev ir? Nezinu, viens pats mājās. Vai ne? Tieši tā, jā, mūs arī. Viens pats mājās, bet Ziemassvētku man ar kino neasociējās. Nē, ko tu dari pats Ziemassvētkos? To pašu, ko visi, man liekas. Un ko dara visi? Klau, Andri, ko dara visi? Mēs ar Ilzu nezinu, ko dara visi. 27. decembrī vakarā es parasti cenšos redzēt baznīcu un tā. Un tad savukārt 25. datumā jau no kāda 66. gada mums ir paradums mājās. Tur 66. gadā pabeidz māju celt padomu laikā un kopš tā laika jau visu šitos gadus, cik nāk 50 vairāk tradīcija visiem savākties kopā, eglīti dāvaniņas, pīrādziņš, piparkūciņu un tā, un zejolīši, kāds tēlo rūķi ar Ziemassvētku vecīti, un tāds labo enerģiju un labo domu, tāds apkopojums ļoti intensīvs. Pats esi kādu rūķīti tēlojis vai Ziemassvētku vecīti? Es vienreiz jāatzīst gan, kad labi, tas nav jāstāsta. Stāsti. Mēs tā nedaudz iedzēruši ar draugu vienreiz, mums bija kaut kāda 18 gadi, gājām pa vecrīgi ar maisu, ar šokolādītēm, un es tēloju sniegu vecīti, viņš bija sniegbaltīt, viņa bija 1,97 m augums, 110 svars, viņš bija sniegbaltīt, viņa bija tāds liels deguns, tāds nopudrējies. Ritīgi rēcīgi bija. Super. Tā, mūsu skatītājiem, jo šobrīd to nav iespējams apjaust, kā tas ir, bet arī mēs šobrīd studijā esam tādi 3 rūķīši, mums visiem ir rūķi cepures, jo kā nekā 3. adventa sveiciena tajā un arī tas brīnum laiks Ziemassvētki. Skaisti, jā, vispār, bet pietrūkst sniegam. Kino raidījums Stop kadrs. Lau, Andri, iepriekšējā brīdī mēs runājam par to, ka tātad noskaidrojam tavas labākās, mīļākās filmas, bet es tā sapratu, ka, teiksim, režisors vai aktieris, tev nekad nav bijis tā doma, ka tu gribētu būt. Es esmu bijis. Tur jau tā lieta? Jā. Pastāsti par šo. Es filmējies, esmu 2 seriālos. Viens ir būt mīlētai Latvijas televīzijas 1. kanālā. Kā ir būt filmētam seriālā? Man bija loma tāda, es biju tāds bišķiņ vulgārs džeks, kas bija tāds narkotiku tirgotājs, un man tā loma bija tāda, ka es tur biju vienīgi, tur visi tur kā pa gaisu, tie pārējie, vai ne, un es esmu tur vienīgais konkrētais tāds, vai ne, kurš visus zina, un man tā loma varētu būt tāda, bet kas ir pats grūtākais, manuprāt, tekstiem mācīties. Jo man bija dialogi ar 23 jautājumiem un 23 atbildēm no galvas, ja tu savu kaut kādu monologu vai savu sakāmo vēl vari, ja, bet ja viens runā, otrs runā ar ļoti ātri jautājums atbild tempā, ja, tad tas bija moments teksts. Bet pārējais man diezgan labi sanāca, un tomēr, laikam, tā būšana uz skatuves mūzikā viņa jau ļoti palīdz, ja, un iejusties tajā tēlā lomā, un
ļoti svarīgi kaut kādam aktierim ir personīgā dzīves pieredze, tas kaut kam traģiskam gājis cauri un smagām lietām visādām un arī jautrām un tā tālāk, es redzēju to dzīvi visā krāšņumā. Tad arī, protams, tev jebkurā lomā vieglāk iejusties. Esmu dzirdējis, jā, ka aktieris nemaz nevar notēlot to, ko pats nav izdzīvojis. Piekrītiem? Personīgā dzīves pieredze ir izšķirošais moments, lai būtu ticami. Un šajā lomā, kā tu sevi tā kā varēji realizēt? Režisors bija ļoti apmierināts. Es tur biju tāds, faktiski man baigi nebija nemaz kā jāpietēlo. Es arī dzīvē esmu tāds, ka vajag darīt, vajag iet, vajag rīkoties, ko mēs te stāvam un tā tālāk. Kino raidījums Stopkadrs. Neviens spēlēt nemāk īsti, jā. Būznieks māk kaut ko, basists. Tas, ka visu savu iniciatīvu, visu to. Tas tā kā YouTube, ka viņi teica, ka viņi ļoti gribēja spēlēt sākumā cover versijas. Bet viņi saprata, ka viņiem meistarība nepietiek, lai viņi varētu spēlēt cover versijas, viņiem neatliek nekas cits, kā nesīt savus gabalus. Tieši tā. Tas grupas, tur ir tas grupas, tur, teiksim, daudz ansambļi nav prāta vētru vai vienalga, kurš Latvija arī. Viņi jau sākumā nav labi spēlējuši tos instrumentus, bet tā kopības ir, ka kopā sacer tos gabals un kopā spēlē. Un grupai ir svarīgs tas kopā moments, tas kopīgais. Ja? Jo atlasīt dabūt, teiksim, jo tu varētu dabūt labāk mūzinieku, varētu. Jā. Labāk basisti, varētu dabūt kaut monstru, kaut kādu džeza basisti. Bet tieši sāksim tūlīt. Tagad būs... Bišķīt nestēt. Pēc māksla. Labi, tagad būs Sapņu kinokluba pieteikums. Ok, filmas? Jā. Ok. Sapņu kinokluba nedēļas filma. Nu jā, tā gan mēs smaidam te visi, tāpēc, ka ir pienācis tas grandiozais kulminācijas brīdis mūsu raidījumā, kad mēs beidzot runāsim par Sapņu kinokluba nedēļas filmu. Tas, starp citu, saistīts ar to sapņaino vietu Blaumju ielā 32, kur katru trešdienu notiek kino vakari. Lai ievadītu domu par Sapņu kinokluba nedēļas filmu, pateikšu, ka šajā nedēļā 14. decembrī 19. vakarā šī sapņainā vieta pārvērtīsies par... diezgan šausminošu vietu, es teiktu. Vispār, jā, es nezinu, kā tad īsti izvērtīsiet, ko mēs te sarunāsim par to filmu, tāpēc, ka mums visiem trījiem. Jā, mūsu šī raidījuma Stopkadrs viesis mūziķis Andris Kivičs. Sveiciens! Sveiki! Nu tātad mēs trietām. Esam šo filmu redzējuši. Jā, kāda tad filma? Rare Exports A Christmas Tale, 2010. gada filma, žanrs... nedaudz fantastikas. Ko tu, Ilze, varētu pateikt? Romantikas. Melnā humora. Jā, melnais humors. Un es tomēr saskatīju ļoti dziļas lietas tajā filmā arī. Nopietni. Tad arī, lai iet, sākam par tām nopietnām lietām saistībā ar filmu Rare Exports A Christmas Tale. Stāsti, Andri. Protams, ka es gaidīju kaut ko citu, pirms es sāku to filmu skatīties. Es domāju, ka būs atkal kārtējais saldais Ziemassvētku filmas sižets. Jā, te tev bija par kaut kādiem, teiksim, tur ļaunajiem, kas pateicoties Ziemassvētku laikam kļūst par labajiem un tā. Bet, man piemeklēja šoks. Stundas garumā. Šoks, kurš nebeidzās stunda. Vairāk. Arī pēc tam. Jā, Ziemassvētku vecītis nebija nemaz tik labs. Vai ne? Mums bērnībā stāsta, ka ir labi viss. Jā, un arī viņa palīgi nemaz nebija tik labi. Bet viņiem garšo piparkūks. Varbūt tās, teiksim, cilvēkiem, kas grib šo filmu nostīties, nepārstāstīšu sižetu tik sīki, jo viņš tur ļoti piņķirējās. Jo, protams, intrigā jāpaliek. Bet tomēr, ja tā skatās, teiksim, varētu viņi sākt par šausmu filmu, zināmā mērā, šausmu filmu par Ziemassvētkiem, un es domāju, ka režisoram, protams, tā ir tāda uzdrīkstēšanās parādīt to visu otrādi. Loģiski, ka daudziem tas nepatiks, jo tas ir tomēr gaišs laiks, un Ziemassvētku vecītis ir svēts, un tā tālāk, un visi Ziemassvētku vecītim tic. Pat man draudzene joprojām tic Ziemassvētku vecītim. Es arī ticu. Vakar neredzēju filmu, vēl joprojām tici. Bet es ticu labajam. Bet īstais būšot galerijā Zūru un Akvaparkā. Man liekas, ka vēl arī citos tirdzniecības centros noteikti būs. Viņš visur paspēs būt. Bet tas būs labais, jā, bet tas ļaunais Ziemassvētku vecītis, kas ir šī filmā attēlots, es vairāk saskatītu filmā tādu labā un ļaunā tomēr attiecības un cīņas starp labo un ļauno, ja tā dziļāk paskatās. Jā, teiksim, ka varbūt tas, kas visiem liekas ārēji labs publiskajā telpā,
Jā, teiksim, Ziemassvētku vecītim ir gaišais, labais PRs. Tad melnais pladāks. Izrādās, ka viņš nemaz savā būtībā nav nemaz tik labs. Savukārt tie, kas varbūt ir tie ļaunie, jā, uztaisīti, jā, tie īstenībā ir varbūt tās labie, jā. Tas ir kā publiski mēs kaut ko redzam un kā tas ir patiesībā. Tas ir viens un otrais tā labā ļaunā cīņa. Un, protams, ka, priecējamies tas, ka filmas beigās tomēr uzvarēja labais. Nopietni, tātad ir jāsaprot tās beigas. Es godīgi pateikšu, tā Nesaprati. vienkārši. Es vispār neko nesapratu. Un tad, jā, tās kastes beigās, ka viņi visu saliek, nomazgā pirms tam, protams, sapucē, saķemē, tur tā kā balts apaklīts, ieliek kastēs un aidā. Bet tātad, kur ir tā galvenā doma? Tātad ir jāsaprot to, ka beidzās labi? Beidzās labi. Jā, beidzās labi. Nē, ir tā, ka, ja teiksim, tas ir ar Latvijas valsts vilkt paralēlis. Ja vadītājs ir slikts, tad arī tie pārējie paliek slikti. Tā jau arī ir. Bet ja vadītājs ir labs, tad arī tie pakalpiņi un tie, kas ir no viņa atkarīgi, arī paliek labāk. Tu tagad runā par mūsu vadītāju un sabiedrību vai vadītāju un viņu komandu? Teiksim, par vadītāju viņu komandu, teiksim, ja ir kārtīgs ministra prezidents un prezidents valstiem, vispār ir tas, tad arī tiem saimnes deputātiem nekas neatliek arī palikt labākiem. Tas nav iespējams, ja ir vadība, ir forša un teiksim, personāls sūdīgs. Personāls. Arī šim vecītim bija personāls. Vecītim bija personāls, bet kā ar galveno varoni, mazo puisīti, kura spēle, un tas tā tīri neprofesionāli vērtējot, man šķita, tā līdz galam neticēja, bet ko tad tas mazais puisis gribēja vai negribēja? Viņš gribēja to labo šajā pasaulē. Jā, mazais puisītis gribēja to labo, un varbūt tāpēc tas ir īstījās tik neticēja. Jā, bet var tāpēc, ka viņš ir Soms, Diana, viņš vienkārši ir Soms. Tas nav Hollywoods. Es saprotu, cita mentalitāte. Somu puisīši es esmu dzirdējis, ka neizskatās ticami. Bet man liekas arī tas ģimenes modelis, ka viņš dzīvo tikai ar tēvu, tas jau arī daudz ko deva. Īstenībā es saku, šī filmā varam uz viņu skatīties virspusē kā šausmu filmu, bet varam paskatīties dziļāk. Šeit ir ģimenes tēva un dēla attiecības, jā. Attiecības starp labo un ļauno. Man pat tās arī noticēja dažās vietās. Man arī. Bet, es labāk neteikšu, ka man gan bija smieklīgi. Diana vispār ļoti nenopietni šo filmu skatījās, izskatās un izklausās kā. Tas ir vēl viens stāsts, ir tāda Ritvaram Diškičam, slavenajam grupas Aurora solistam un dziesmu teksta autoram ir tāds teksts vienā dziesmā, kad raudi tu smējos es. Jā? Un tieši par to ir arī stāsts, teiksim, tev ir jautri, mēs savukārt raudām. Bet mēs esam divi un tu esi vien, tā kā mums ir taisnība. Bet arī mūsu skatītāji un klausītāji var izvēlēties, kā šo filmu uztvert. Un 14. datumā jau doties un paši arī izbaudīja šo gan šausmu programmu. Es varbūt vienu lietu kā kino eksperts piemetināšu, ka varbūt šo filmu nelieciet savam 3 vai 4 gadīgiem bērnam kā pirmo Ziemassvētku filmu. Jo viņi tiešām šausmas filmu. Mēs nejokojamies, par to gan mēs nejokojamies. Tas gan ir daudz arī asiņainu ainu, ir daudz arī ļoti nepatīkumu tieši sajūtu līmenī. Jā, noteikti mēs arī ar Ilzi no rīta pārspriedām tas, kā tas vecīts, jā, tad, kad viņš tāds pliks tur bija, un tad tur viņu mēģināja izkustināt, un tad, kad arī tie visi... Miris viņš bija, Diana. Miris viņš bija, viņš skatījās, viņam acis bija atvērts. Viņš it kā bija miris, vai ne, bet reāli viņš nokoda ausis cilvēkam. Jauki, ne? Eksperts studijā. Klau, Andri, tev ir iznākusi grāmata, tu esi sarakstījis grāmatu. Jā. Stāsti. Jā, es sarakstīju grāmatu. Grāmata ir par manu dzīvi. Kādēļ radās tāda vēlme uzrakstīt grāmatu? Par savu dzīvi. Man šāda vēlme radās jau sen, 2006.-2007. gadā, kad pēc dažādiem skandaloziem notikumiem, kuros es biju iesaistīts. Andri, mēs ar Ilzi vispār ļoti sekojam visam līdzi, bet mēs neesam tie cilvēki, kas vērtē labi vai slikti. Tu vari kādu no tiem skandalozākajiem atgādināt? Jo mēs tiešām nezinām. Mēs cilvēku vērtējam par labu esam. Nē, protams, kad bija tāds gadījums, kad skandāls vakar ziņu redaktoru, tā kā Jūra Milleru, kurš atrada mans toreiz draudzenes Kelfu fotogrāfijas. Viņa bija 6. grūtniecības mēnesītnī brīdī, un viņi ar savu paziņu iespējams uztaisīja ļoti lielu biznesu uz tām bildēm un ielika tās bildes uz vāku. Vakar ziņās es aizgāju ar viņu parunāties, tas viss pārauga konfliktā, un es viņu iedevu pa degunu bišķiņu. Un tad man sākās melnā PR kampaņa pret manīm, kur faktiski neatkarīgi no manīm sāk tikt veidots mans tēls, jo es biju tāds vizuāli, biju pats laist svariņas un diezgan kā
pašpārliecinātu seju un tā tālāk, un ar tetovējumiem, un izdomāju, ka man tagad liks taisīt skandalozo tēlu, un faktiski kaut kādu gadu laikā uzdražoju no manīm pilnīgi neatkarīgu cilvēku, Andru Kiviču skandalozo, ja? Divi, man sākās Andris šizofrēnija, un tad es vienkārši sāku priekš šeim aprakstīt to notikumu visas aizkulisēs, kā tas notikās, ja? Kā Latvijā tos tēlus sadala, un par daudziem notikumiem, kas ar maniem bija saistīti, kā tas viss notika patiesībā un aizkulisēs. Nevien par to, arī par basketbolu, par bērnību, par Latvijas šobiznesa aizkulisēm, ļoti daudziem interesantiem notikumiem, par savām attiecībām, jo man jāsaka, ka, man tas liekas pašam nezinu, kāpēc tas tā ir, ja, bet daudziem cilvēkiem tās manas attiecību peripētīs interesē, un iet kādā pasākumā, kur ir kaut kādi iedzēruši cilvēki, viņiem vienmēr obligāti man nāks klāt un prasīs, stāstīs, cik ilgi esmu bijis precējies un kā man bija jādzīvo, un tas liekas tik dīvaini, ka es vienkārši uzrakstīju grāmatu par to, kā viss patiesībā ir man, nevis ko runā no malas. Kino raidījums Stopkadrs. Mēs vakar ar Ilzi atverot grāmatu bijām ļoti pārsteigti. Tur ir tieši tā, to cilvēku skaits ir ļoti liels. Pāris vārdos, Andri, kā šie cilvēki ir ietekmējuši tavu dzīvi? Tātad tur par katru cilvēku ir tā kā sava nodaļa? Nē, tur pieminēt ļoti daudz cilvēku, viņi ir vienkārši pieminēti, un faktiski izņemot 2 cilvēkus, man kā 170 cilvēki ir pieminēti. Ļoti pozitīvi, un īstenībā man ir bijis baigi foršā dzīve līdz šim, un ļoti daudz cilvēku man ir baigi palīdzējuši, un ļoti daudz momentu ir bijuši baigi foršie. Kāds ir tavas foršās dzīves formula, noslēpums? Nav nekāda formulas, vienkārši dara to, kas man patīk. Esmu bijis profesionāls basketbolists, esmu minējis pasaules čempionāts streetbolā, es pārtapu smagas traumas rezultātā par mūziķu, un mēs ar grupu vinējām muzikālo banku, un tad es esmu pamēģinājis būt par aktieri, un tagad arī esmu zināmā mērā kļūst par rakstnieku, un ir arī man padomā izdot dzīvoļu krājumu, tā kā visu to, kas man sanāk, to es arī cenšos darīt, un arī citiem, radioklausītājiem vispār cilvēkiem es varētu ieteikt. Ja jūs nevarat saprast, ko savā dzīvē darīt vispār, tad sākumā domājiet, kas jums vispār sanāk. Kas ir tas, kas jums patīk un kas jums sanāk. Un tad pēc tam domājiet, kā no tā, kas jums patīk un sanāk, kā tālāk veidot jau kaut kādu veidu, kā to pelnīt. Lieliski. Nu ko? Uzlikšu tāds Ziemassvētku noskaņās ritmus. Alcazar ar kompozīciju Last Christmas. Nu, protams, jā, senā mīļā Ziemassvētku dziesma. Kino raidījums Stopkadrs. Jā, kino raidījums Stopkadrs. Ilze, Diana, Andris. Un sapņi, un grāmata, un arī Ziemassvētki. Sajūta. Starp citu, man viens draugos, viens puisis, kurš ņemās kaut ko ar filmēšanu, jau tā starp rindām piedāvāja man grāmatu ekranizēt. Tā kā mēs varam šādi savīt manu grāmatu kopā ar kino. Ar kino, jā. Vispār neslikts filmiņi būtu ļoti interesanti. Nu kā jau pats aizskatījāt galveno lomu, vai tomēr uzticētu to kādam citam? Tad uzticēt galveno lomu kādam, es nezinu, kādam. Piemēram, ja man būtu tāda iespēja par savu dzīvi, es noteikti uzticētu citam. Man noteikti, vai ne? Jā, Ilse. Es zinu, ka mēs sapratāmies. Bet runājot... Es godīgi sakot, neredzu Latvijā īpaši sev vizuāli līdzīgi un ar tādu. Es uzreiz domāju par ārzemju aktieriem. Tieši tā es par... Nu, jā, lai man piedod, protams, ka mums arī ļoti labi aktieri. Es domāju, Marks Valbergs varētu notēlot man dzīvi. Valbergs, ziniet? Nē, Marks Valbergs, ar ko viņš ir līdzīgs, ar ko tu viņu gribētu sevi identificēt? Viņš tāds boksiņā ir trenējies, un arī viņš tāds radikāls zēns, tāds diezgan... Tā tu raksturo sevi tādā gadījumā, ja? Jā, es esmu vienmēr iestājies par taisnību, par to, ka lietas jānosauc īstos vārdos ir... Bet kā tev ar šo visu skarbo taisnību un skandāliem ir saglabājies tāds, es teiktu, viegls pozitīvs un no tevis tāds... Es jau esmu, srodiet, tam publiskajam Andrim Kivičam ar manīm ir ļoti maz sakara reāli, jā. Cilvēki Latvijā to nezinu, viņi pērtot zelta no presi un domā, ka tā ir taisnība. Tu tur pa Ellu raksta vai Lindu Līnu vai vienalga, tu pa kaut kādu Māri Gulbi vai Sončiku. Tas viss ir pilnīgi vienkārši pārspīlēts, nenormāli, 200 reizes. Ja tu, uzvelc, izdzer 2 alus, tad tu esi vienkārši pārdzēris jēgu kaut kur bijis, un ja tu vēl kaut ko drusiņu, pārdot var tikai kaut ko pārspīlētu, interesantu. Reāli jau nekas interesants nenotiek. Arī. Un tad tas viss ir jāizdomā, tur tā lieta ir. Bet redziet, man jau gribas pateikt, ka arī, tas teiciens par to, ka visi cilvēki ir labi, kad ar tiem beidzot sapazīstas. Nē, piemēram,
Andris Kivičs pamet, jā, bet Māris Loka pārdzīvo šķiršanos un ir gatavs jaunām attiecībām. Nē, nu skaidri lieta, dzeltenā presa ir dzeltenā presa, jā. Ne, runiet par to, ka faktiski tiešām, tiksim, var pateikt, ka dzeltenā presē nevienu žurnālu nesaucot vārdā, faktiski mākslīgi tiek uztaisīti kaut kādu tēlu. Mēs varam paņemt jebkuru Jāni, Jūri, Ivaru, tur Andri, ja? Un lēnām uztaisīt no viņa to, ko cilvēki pirks. Ja? Jāni pirks gaišu, tur baltā jaciņā, mīlīgi ģimenes tēlu. Kivičs vienmēr pirks caur kaut kādu skandalozitāti, kaut gan es nezinu, es neko skandalozu tādu. Ne, nu nav jau slikti būt rokmūziķim skandalozam, ja, teorētiski. Tas arī īstenībā kaut kādā veidā sekmē tavu daļradi. Jā, kaut kādā ziņā varbūt jā, bet reāli man to ir samērā maz sakara. Un es uz to visu tajā publiskajā telpā skatos no malas jau kaut kāds 3-4 gadus un pats par to Kivičs tur brīnos, kā viņš tur. Kā viņš tur izdarās. Jā, bet saki, lūdzu. Viegli šizofrēnija. Bet patīkami. Klau, bet vai viss šis melnais PR ir tā vērts? Vai tava mākslinieka daba tā kā atcer to? Nē, nu, tas melnais, kas man Latvijā melnais PR, te Latvijas kontekstā ļoti mazsvarīgi melnais ir vai gaišais PR, viss ir tik mazs, ka īstenībā tas ne baigi slikti nostrādā melnais PR, ne baigi labi nostrādā labais PR. Mums ir pilns ar mūziķiem, kuriem ir labais PR, bet kur ir savukārt garlaicīgi, neinteresanti un teiksim, nu, kāda man lielākie noziegumi. Es esmu izšķīries. Man 34 gadu vecumā ir bijušas 3 attiecības. Es nedomāju, ka tas ir daudz, jā. Izrādās, ka es Latvijas galvenais pavadējs, pametējs, aizgājējs, saticējs, čīrējs un tā tālāk. Man nāk meitenes klāt ierēbušas un klārē. Man ir 5 laulības bijušas, izrādās. Es saku, nu nē, esmu 2 reizes bijis precējies. Starp citu, kā nē, tas... tu nemuldi, jā, un cilvēks labāk. Un tas arī tas, ko es grāmatā rakstu, es varētu savilkt kopā ar Ziemassvētkiem. Tieši šo te vēlmi, mazināt sevī vēlmi, nosodīt un mazināt sevī vēlmi, skatīties televizoru, runāt par citiem cilvēkiem, bet pievērsties savai dzīvē. Kā es izskatos, kāda man ir veselība, kā man iet ar attiecībām, kas man ir ar naudiņām, kā man iet, jā. Tieši tā. Paskatīties uz sevi, jo, teiksim, Andris Kivičs, es domāju, ka latviešu tautas tā daļā, kas lasa dzelteno presu, būtu jāpasaka Andrim Kivičam liels paldies par to, ka esmu iespēja daudziem neskatīties uz savu dzīvi un neanalizēt savas attiecības, teiksim, ģimenē un ar mīļoto cilvēku. Kas jau bieži vien ir vienkārši kad cilvēki ir pilnīgi vienalga. Viņi ir vienaldzīgi viens otram cilvēku. Un es domāju, ka kaut kāda 50% no ilgajām attiecībām ir vienkārši vienaldzības paraugstundas. Ja? Un vairāk skatīties uz savu dzīvi, kā es izskatos, un tā tālāk paņemt sev tādā šķērsgriezumā un likt to Andru Kiviču mierā. Kino raidījums Stopkadrs. Mūsu šī kino raidījuma Stopkadrs viesis Andris Kivičs. Sirsnīgs paldies, un es gribu uzdāvināt Kapitāla FM savu grāmatu. Mēs arī jums gribējām. Man privātā dzīve tik atklāt kā nekad. Operators filmē? Operators filmē, meklējiet grāmatnīcās. Lūdzu, dāvinu jums ar visu, ar ierakstu, autogrāfu. Paldies, paldies, ka atnāc un paldies par dāvanu tev. Paldies, klausamies Stopkadrs Kapitāla FM ēterā svētdienās 11. un otrdienu vakaros 19. Tālāk skatāt mūsu televīzijā. Prosīms televīzijā arī dzen otrdienu vakaros un svētdienu vakaros. Tiekamies jau pēc nedēļas. Būsim atkal sarūpējuši kārtēju lielisko viesi. Un tagad skrienam dzīvo savu dzīvi. Jā, un es gribu novēlēt Kapitāla FM klausītājiem priecīgus Ziemassvētkus. Tieši tā, paldies. Paldies. Paldies, Mēnes. Paldies. Paldies, jo liels raidījums bija liels raidījums. Patīkam vienus parunāt un... Kas jaunajā gadā? Gribu novēlēt daudz labas filmas 2012. gadā, un arī jums palikt tikpat možām, priecīgām, sirsnīgām. Mēs savukārt tev radošos panākumus. Paldies, un arī skatītājiem gribētu novēlēt daudz labu kino, superīgi klausīties Kapitāla FM un būt vienkārši visu laiku lietas kursā pie jaunākajām filmām, un es domāju, ka nekas nenodrošinās mums tik labu sapratni un sajāju par kino norisēm pasaulē, kā raidījuma Kapitāla FM raidījums Stopkadrs! Nu, protams, Andra jaunā grāmata. Lasiet Andra Kiviča grāmatu un privātā dzīve nenožēlosiet. Kāds grāmatiņa atvērsiet, tās ir 20 lapas pusīs izlasīsiet. Paldies, tiekamies! Ты одна, я далеко, но я с тобою. И если навсегда мы расстаемся, хочу, чтоб знала ты все мои мечты. Твои глаза, такая чистота, душа и любовь.
если навсегда мы расстаемся, хочу, чтоб знала ты все мои мечты, твои глаза, такая чистота, душа и любовь.